Katru gadu, sākot no 11. novembra, visā Latvijā notiek dažādi pasākumi, kas godina Latvijas brīvības cīņas. Viss notiekošais vainagojas ar 18. novembra Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinībām. Katrs novads iegulda nemazums pūliņu, lai patriotiskās jūtas ieaudzinātu arī jaunajai paaudzei. Valsts svētki tiek svinēti, un viņi ir jāsvin un jāatcerās varoņi, jo ir jau visiem skaidri zināms, ka brīvību un neatkarību tāpat neviens nekad nedod, tā ir jāizcīna. Garkalnes novadā, protams, Lāčplēša diena, kas ir faktiski jau otrie svētki, bet sanāk pēc tā 11. datuma, kad ir pirmie tiek svinēti, un tā ir tā Rīgas atbrīvošanas diena, ja mums ir lāpu gājiens. Pasākums ir par godu Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai. Lāpu gājiens, kurā piedalās Garkalnes vidusskolas audzēkņi, un priekšā jūs redzat, kolonai stāv jaunsargi. 6 cilvēki šobrīd ir saģērbti 2 pēdējo karu uniformās. Tas tāds mazliet teatralizēts pasākums, kas nebija pagājušajā gadā, un mēs kopā ar vēstures skolotāju izdomājām, ka, lai būtu interesantāk, lai bērni saprastu, kā tad izskatījās tā laika karotāji, tad nolēmām viņus ieģerbt šajos formas tērpos. Viena no lāpu gājiena būtiskām pieturas vietām bija represēto piemineklis, kur bija piemiņas brīdis. Tālāk gājiens devās uz Garkalnes dienas centru, kur notika militārās policijas un kinologu paraugdemonstrējumi. Tad visi dalībnieki varēja sasildīties ar kārtīgu karavīru zupu, bet pēc tam savā pieredzē dalījās Airsoft Team Mīteva no Jelgavas, kā arī notika Tūciņas paraugdemonstrējumi. Tad 18. novembrī mūsu kultūras centrā Berģi 17. tiek rādīt Askolda Saulīša filmu Atmodas antoloģiju. Lūdzu, visi aicināti bez maksas. Tas, teiksim, būs kā tāds 18. novembra pasākums bez maksas, kas ir pieejams visiem. Runājot par patriotiskām jūtām, daudz šķēpa pēdējā laikā lausts par uzturēšanās atļaujām. Es uzskatu, ka mūsu novadā, ja mēs runājam par tādām sarežģītākām lietām, ir ārkārtīgi patriotiski iedzīvotāji, kas man vienmēr ir pārsteidzis. Tā skaitā arī, kā mēs sakām, pašlaik ir tā populārā lieta, kad pirkt šīs uzturēšanās atļaujas, un arī šie visi pilsoņi, ārkārtīgi precīzi un godīgi ievēro valsts likumdošanu un pie mums dzīvo, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas satvērsmi, es pat teiktu tā. Un es uzskatu, ka, šis ir tas gadījums, no kā varbūt būtu jāmācās daudziem, jo nav jau tā, ka, ja šis cilvēks atbrauc šeit ar savu īpašumu, tas būtu vienalga māja, rūpnīca vai kaut kas, tad viņš ļoti gribētu pārkāpt šos likumus. Nav tā, mēs jau esam daudzkārt novērojuši, ka šie cilvēki ir tie, uz kuriem visvairāk var balstīties. Bieži vien pat arī ekonomika. Valstiskums, protams, ir mūsu pašu patrioti, bet arī viņi mums netraucē. Tik es esmu saskāries ar viņiem, nesaskarot daudz. Ja. Es pat teiktu tā, ka šī daļa ir pat bieži vien valīdāka, pieklājīgāka un gudrāka par vienu lielu daļu, kas mums šeit jau dzīvo sen. Un es nevienu minūti neredzu kaut kādus draudus vai kaut kādas problēmas neatkarībai, jo ne jau tāpēc viņi nāca šeit dzīvot, lai laupītu mūsu neatkarību, bet tieši tāpēc, lai mūsu neatkarību sargātu viņus no bieži vien iespējams problēmām savās valstīs.